mini federācija. Ja? Nu, kādreiz, ja es saku, tagad runāšu, tad visāds tur pretrunas būs un pa kaptiem, un neteiksim, tas bija kādreiz, ka bija sekcijas un tā tālāk. Mums nebūtu kreņķis tagad, piemēram, Buciniekā. Nebūtu kreņķis. Viņš ir pazīstams jau visā republikā. Tas, teiksim, man zināms no Znatnai, kā Znatnais viņi ir atziņas, tāds tiesnes republikā nav. Bet nav mums komandas vairs. Kāpēc? Bucinieks vada tiesneši, Bucinieks braukā tiesā. Kas vārds? Un cik mums tie sporta veidi? Domāju, cik mēs te runājam, tā bijām jau. Cik daudz mums sporta veidi ir jāatjauna un jāpastiprina tie, kas mums ir bijuši rajonā. Un mums nevajadzēs ne regbiju ievest šeit, ne skateboardu, vai netiksim, kā tie aizpagājuši vasar gribēja, vai netiksim pa ielām ievest aizputē. Mums vajag tie sporta veidi, kas mums ir piemēroti, un tā kā jau te izskanēja, ka volejbols, kad aizputīja volejbolu pilsētu, vai netiksim, jāatjauna augstākā līmenī volejbols, ko pierādīja Māris, tak šogad un uztaisīja komandu, un foršu komandu uz olimpiādu, kas startēja. Nav mums kas vada. Laškovs 15 sporta veids vadīs. Viņš tā strādā no rīta, kad viņam tas autīši tur vēl ir 7, 8, 9 vakarā. Laškovs to darīs. To darīs sabiedriskā kārtā, nesauksim par sekcijām. Varbūt tās kaut kāda apvienība, vieglatlētikas savienība, vieglatlētikas nodaļa. Ja tā sekcija, tas ir stagnātisks, var nesauksim. Vadīs tikai tāds. Ja nebūs tā, kā es šeit sēžu, nākošie, kas strādās, vai neteiksim, manā vietā un arī, teiksim, tāpat tās Rūtiņāna vietā, cik ilgi mēs ilgsim. Jūs atcerēsiet, mans vārds. Nebūs sekcijas, nebūs darbs. Labi, runājot par meiteņu basketbolu. Malāķi. Runājot par Jāni, Malāķis norganizēja. Bet labi, katrā pagastā, teiksim, arī vajadzētu, ir tās basketbola komandas, tas pierādās. Bet tagad, pēc 4 gadiem, kā Induls jau ir uztaisījis plānu, 4 gadu pareizo plānu, 4 gadu ciklus, tas ir olimpiskais ciklus. Tātad, kāpēc pēc 4 gadiem dāmas vai vīri nevarētu pieteikt jau basketbola komandu, bet kas to izlasa savāds? Nav. Kas? Ja mēs nenoorganizēsim tā, kā, teiksim, mums tik vienīgais, es jūtu, ka vienīgā sekcija tā ir ložu šaušana. Man šķiet, tā ir, ka nav. Tā ir, kurā ietilpst sekcijas vadītājs, vietnieks, atbildīgais par jaunatnes sporta darbu, atbildīgais par pieaugušo sporta darbu, atbildīgais par tiesnešu darbu, atbildīgais par starptautiskiem sakariem, atbildīgais mums ir jurikonsuls, vai neteiksim, pa veterāniem, piemēram, tepat tās ir atbildīgais, tas ir grāmatnieku Vils. Lūk, ir šitā pienākums, kas mums savāks tos 5, tas 6 kopā volejbolā. Māris ir treneris. Kāpēc Māris? Viņš teica, bet es esmu treneris un es strādāju arī skolā, sporta skolā, tad man tur jāliek to komandu. Sekcija, sabiedriskā sekcija. Nē, lūdzu, jūs varat uzklausīt, man neuzklausīt. Tā ir... Ļoti labs priekšlikums, jā, tieši priekš šīs attīstības plāna. Jā, man par šito daudz nekas nav ko teikt. Tagad pa ložu šaušanu gribam dzirdēt tomēr. Jā, to tu negribēji dzirdēt. Nē, tas ir ļoti labs priekšlikums, es vēlreiz atkārtoju. Esošā situācija, ko tur esošā situācija? Esošā situācija ir normāla, tā pašreiz, ja mēs ņemam, lai cilvēki zinātu, mums ir tā, pa sportskolas līniju mums ir 4 lielas tādas grupas, tātad jaunākā grupa, mums nav pa gadiem, mums ir vairāk gadi kopā. Jaunākā grupa, vidējā grupa, vecākā grupa, juniori. Tās mums šitās 4 vienības, tās mums, teiksim, tas ir tā kā likums, un tiem ir Latvijas mači un tā tālāk. Un plus, ik pēc 2 gadiem jaunatnes olimpiādas. Situācija tāda, beidzamās 4 gadās, cik es pārskatīju, tātad nesam par šīm 4 vienībām zaudējuši nevienas sacensības. Mums ir komandu vērtējums. Daudzos sporta veidos jau nav vairs komandu vērtējumi.
Mums ir vēl. Mēs arī esam stagnāti, acīm redzot, šāvēji. Situācija tāda ir. Tā kā, teiksim, es domāju, ka tur nebūtu ko. Ir jau atkal tā, un cik tad komandas tur ir tā. Mums ir 10 sporta skolas. Latvijā 10 sporta skolās, kur nodarbojas lošaušana ir smagais sporta veids, tātad kādā ziņā tehniskais sporta veids saistīts ar ieroču, pirkšanu, pārdošanu, munīcijām un tā tālāk atļaujām un glabāšanu, un tas tur nav ko pieskarties. Esošā situācija ir normāla, ja es tā varētu teikt. Nenormāli, normāli, ļoti labi, normāli. Sporta bāze. Par sporta bāzi es nezinu, vai šeit ir mums runāt. Mums ir skaitās no šautu, tā ir no 77. gada, 17. gadā viņi atvērt. Bet uzlabojumi tur nav nekādi. Induls jau iepriekš teica, neatcerēsimies pagātni. Tā naudiņa, kas bija paredzēta no 2 olimpiādēm, iedalīt no Ventspils olimpiskā centra pa 500,000, nekas nav palicis no tā, tur, teiksim, nav iegādās, bija tātad 10 iekārtas, pneumatiskās iekārtas. Tās ir viss tapināts, no Šaušanas federācijas un no Tukuma sporta skolas. Tā kā mēs vienīgie republikā, kas uz tapinātu inventāru dzīvojam līdz šim brīdim. Sporta bāze ir, jūs visi zināt, kāda ir, tātad pagrabā mums ir pneumatiskā šautavīta, būtu normāli, bet tā pašiem. Bet, ja mēs izvedam tādas starptautiskas sacensības, kā jūs zināt, oktobra sākumā, ka Manfelda piemiņas balvas izcīna, tagad var vēl, tātad Lietuva, Igaunija, Latvija piedalās visi, jā, bet grib poļi. Belostopu, var grib. Mēs nevaram ņemt viņus, nevar rādīt tādu pagrabu, neteiksim, tādā pagrabā iet iekšā, kur teiksim, ir pret noteikumiem, kur ģērbjās ar plēju, tur vajadzētu sienu. Tā bāze tā ir tiešām tā. No ārpus jau rādās mums viss kāds. Inventārs, tas ir padomu inventārs, saglabāts, sagādāts, bet pat tās 3 šautienes mēs dabījām no armijas, 2 no armijas un 3 no sporta pedagoģijas akadēmijas. Ilgs vēl vakar beidzamo atpēc un šodien piereģistrēja. Tas ir bez maksas tās nākuši. Ja? Mēs saglabājam, teiksim, iepriekšēju inventāru, cik varam, remontējam, tā treneru, ekipējumu, uzlabojumu un, teiksim, nopirkt šādi, šī momentā tas ir sapnis, tas atkrīt. Ja? Treneri mēs esam 3, tātad Laila, Ilze un es. Nodarbojušies skaits, tur bija rakstīti 48 cilvēki, kas traucē strādāt. Vairs netraucē nekas izņemoja. Augstums varbūt tās ziemā, jo mums ir pusslēgtā šautuva, un tā ir vienīgā, teiksim, no sporta skolām, kas bija uz Valka, tā aizbraukuši. Induls bija Valkā, jā? Biju. Redzēju tos košās šautuva. Bija elektroniskā viss tādi Ventspili, Rīgā un Dobelē jau arī pats priekšnieks Induls redzējis kādu Dobelē šautuvu. Tā, kas traucē? Laila te, kas vēl pieminēja? Laila netraucē, kas pieminēja vienu lietu, traucē mūsu, es domāju, ka tas nav vienīgi aizpratē vecāku traucē. Sadarbība ar vecākiem. Sadarbība ar vecākiem. Es domāju tā, kad nepakontrolē, kur viņš aiziet uz treniņu. Ja treneris, man ir sporta meistarības grupa, man teiksim, ka viņi nav izdzenami no šautuvas ārā, kad viņiem laiku noliek eksāmeni, viņi jau šodien ir klāt un gatavojas uz lielo olimpiādu, piemēram, kuri 2 jau šodien ir pabeiguši. Vēl Matīs vēl rīt liek vēsturi, netiks, viņš arī būs klāt. Man nav, bet es grupai Lailē. Un trešā apmācība, ja treneris nezvanīsies katru dienu nezvanīsies, tā, vai es nezinu, kur viņš ir. Un tad šādā veidā, man neteiksim, izrādās, ka tas ir volejbolā, tas pats izrādās. Un nerunāju par vieglvērtību, kur ir slods to acīm redzot. Es nezinu, bet kad bija viens brīdis jau tāds, mājas vai kas teikt, nevar dot slods vai mugurs teikt. Kad dos slods, momentā pazūd, ja? Vieglvērtība
bet kā, nekur vienā sporta veidā jau bez sodas nevar. Tā, teiksim, tā valdība. Labi, kādu priekšskatumu attīstība, jā. Attīstība, jā. Es domāju, ka doma atradīs tik daudz līdzekļus, ja šogad nebija iedalīt kaut kas, tad drīz man vajadzētu bišķi to lešu aptu uzlabot. Tur apgaismojumi, jo pats, teiksim, Inguls saka tā, kur jūs nodedzinājāt tajā februāra mēnesī vai marta mēnesī tik daudz elektrību? Jā, augšā ir 12 lākturi tie lielie, kur kādreiz kara laikā manai lidmašīnas ķēra 500 vati katrs, jā? Bet mēs varam ielikt 150, un es nodemonstrējāt to mazo lukturību. Kas tur pārsimt vatu vajadzētu, lai pārvilku, netiksim, štepseļus un ne uz maziem halogēm vai ne taupības lampiņām. Un vēl spilgtāk bija nekā tas lielais lukturs. Sports skolu to nākošā gadā izdarīs 100%. Sports skolu? 100%, jā. Sports skolu? Daimos. Tur Indos piešķirs. Jā, ļoti, bet tur vajag uzlabojumus, un tad ir viss kārtībā, tad par attīstību nav par runāt. Mēs darām, ko varam, ņem pa labu. Labi, paldies, jā. Tā kā es teicu par Gulti Bucenieku, korektākais un solīdākais vīrs, tad, domāju, Jānis ir manās acīs lielākais savs sporta veids un fanātisks. Paldies. Par steini šaušanu. Saprot, pēdējais Mohikāns Vilis palicis, tad pārēsim pie tehniskiem sportveidiem, jo pakomentē. Man jau tā steini šaušana kā ļoti tuvu katrā ziņā. Tad mednieki arī daži vīri, tad prieks būs paklausīties. Man grūti teikt, ko teikt. Tā kā pēdējais. Vienīgais varbūt tā, ne? Jā. Varbūt ne pēdējais. Es jau darbojos pie Meža nozares sporta kluba, ja, kas nekādi nav saistīts ar šeien. Un cik novads ir atcerējies uz olimpiādu mani, ja, tad es arī mēģināšu piedalīties atbilstoši spējām. Un situācija jau šeit ir, kad ir bijušajā Liepājas rajonā ir viens šautuvi praktiski tikai, jā, kurā es domāju, ka nezinu, vai īsti nodarbojas tādā kā sporta nozīmē grupas vai kaut kas tā kā sporta skola. No sporta veids ļoti specifiski, sakaut ieroči, transports, patrons un tā tālāk. Līdz ar to tā attīstība parasti notiek, ka vecākiem bērni kaut kā tur sāk darboties. Jo no malas paņemt kādu jaunieti, šī sporta veidā tas ir tā diezgan interesanti. Līdz ar to rajonā cilvēki ļoti maz, kas ar to nodarbojas. Viņš ir dārgs. Es varu papildināt vēl. Jā, droši. Es ar Vilu esmu sadarbojies arī par stendu, kādreiz bija tas rajonīgs Spartakiāds un aizpatē noorganizēja komandu un tās tas vinēja vēl tie veci zēni. Tas paliek. Vils saka, jā, viņš šo olimpiādu izvilks, bet nākošajā varbūt tās ir nokritīgi trīcēs nenoturēs. Bet un pa jaunatni pieminēja. Ja būtu šī sporta veidā sekcija, kā viņi sauc, jā? Elerts. Viņš ir traumēts, viņš viegli kā nevar, bet viņš bija viens no pirmajiem numuriem jaunatnē republikā. Bija vai nebija Vila? Tas bija viņš jauniešu kategorijā, jā. Oskars, jā? Viņš ir traumēts. Viņš, teiksim, par viegli, es nezinu, vai viņš tur nodarbojas vai nē. Sprinters, Elerts, jā? Viņš bija mans šārveids, un viņš stendā, viņš bija, teiks, jauniešos, viņš bija spice Latvijā, jā? Un ja būtu tad sekcijas savākt, parunāt ar to Oskaru, un viss notiek. Man ir priekšlikums pārcelt Vilu grāmatnieku no ložu šaušanas veterānu atbildību par steinu šaušanas jaunatnes. Tad pievienot klāt ar stendu ar mums. Tā var pievienot. To var Tā lietai, lai tas bītīgums vajag bišķi šo cilvēku vienu tādu. Es laikam tas īstenēs. Jā. Marks Viliņš sēž, es vakar noskaidroju, diezgan cienījams riteņbraucējs Valdes Dānos. Man patīk riteņbraukšana personīgi ļoti. Fantastisks sporta veids Latvijā
tieši tā tautas riteņbraukšana, pastāst vēl, kas varbūt vairāk riteņbraukšana sāk kultivēt. Viens no dārgākajiem sporta veidiem, kā vispār zināt. Es labāk būtu tik mēs esam viena kompānija. Mums dārnums ir riteņbraucējs jau 50 gadu, viņam stāst riteņbraukšanā. Un viņš lielākais panākums, viņš vienais ir braucienu uzvarētājs un Rīgas maratona uzvarētājs. Neatsaukšos atpakaļ, kad bija vārējā daudz, kad daudz visā pasaules kopums ar diplomiem. Esošā situācija riteņbraukšanā kā tādā, ja mēs runājam par riteņbraukšanu konkrēti. Viss notiek, katrs individuāli trenējās, katrs individuāli iegādājās inventāru, katrs individuāli apavus, apģērbu un darbojās. Cik es zinu, aizputē ir veterāni, ir cilvēki, kas brauks, bet tāda kopā sanākšana, kopā būšana, kaut kāda runāšana notiek tikai pa kaktiem, pa stūriem, ja? Nekas nenotiek faktiski. Tad bija 69. augstas pārspējās veterāniem, grobiņā, kvartāls no aizputs pārstāv nebija iesardēti. Es arī braucu riteni, un skrien, un arī veterāniem, man ir 97. gada Guntura Kaus ar vienu braucu, mēs viņu savā Latvijas grupām. Riteņbraukšanā viss notiek, bet tikai notiek individuāli. Tas ir individuāli sporta vai finansējums. Vai nekās nenotiek, kas kaucies strādāt laikus, strādāt. Ja ir labs laiks, ir daudz. Līdz vietas augļiem, kas, protams, jau nebrauc. Attīstība, katram pilnīgs individuāli attīstība. Ja ir iekšā, tad brauc lielākos mučos, kam mēs atcīm nav, jo piedalās labākās starptautiskās sacensībās, ja ļaut brauc pasaules čempionātu. Ja nav gatavs olimpiskajām spēlēm veterāniem nākošais, ja ir nav, sēžam mājās un braucam uz ārstu. Šeit varbūt piebildi, Ingūls pieminēja to tautas velosportu, ja? Pagājuši, kad kāds atcerēties, mēs ar Jānim organizējam šo 5 zvaigžņu braucienu, ja? Kurš noritē veiksmīgi un tiešām tas, ko mēs varam uzskatīt par izdevušos masu pasākumu velosportā. Un šī sakarā mums jau ir iecerē, arī mēs noteikti nākošais nedēļ pie tevis iesim arī ar domu par to, ko mēs darām šogad. Man ļoti daudz cilvēki prasīja, vai tad būs kaut kas velosportistiem, ja? Vai tad būs tas, ka pilāti. Tas vienkārši, varbūt ne tādā formātā, bet konkrēti to ir jādomā, ja? Tautas velo braukšana mums ir jāpiet, kas saka, cieņā un godā, cilvēkiem tā ir vajadzīga un interesants. Ja šeit ir vairāk 100 dalībnieki jau uz katras pasākumu, tas ir normāli. Lūdzu par tehniskiem sporta veidiem, par motoru, skrāmo motosportu, par mūsu spēli, visiem kā prasa, kas to tu noturēs noteikti godam. Lūdzu. Man tur ir pavisam īsi. Pēc analīzes esošā situācija tāda, kā viņi ir. Paldies aizpēc novada domai, kur mums ir atvēlējusi savu vāzi. Tas ir Mizinkals, kur mēs arī mēģinām uzturēt kārtībā un šo to uzorganizēt. Inventārs ir, kam ir, tas brauc, kam nav. Ieskatās. Jā, arī kodām brauc, kam nav. Tā kā viss tur notiek. Treneri īsti mums nav. Trenēju savu puiku, un tam ir intereses no pārējiem biedrības dalībniekiem, tad arī viņi ņem dalību manos treniņos. Nodarbojošos skaits ir, bijām pagājušā gadā 12 aktīvie, šī gadā esam 6. Atcīmredzot, ir finansiālās problēmas ar tiem cilvēkiem, šobrīd ir likušies mierā. Strādāt, kas netraucē absolūti viens attīstību. Cenšamies attīstīt, tagad mēģināsim piesaukt veikt prezentāciju lejā motokrasē. Un uzrīkot no riteņbraukšanas sacensības, ka reiz arī kā prezentācija varbūt tas, kad radīsies kādi vecāki un bērni, kad ir interesi nodarboties ar šo te sportu veidu. Tad redzēsim, ja būs tā teikt,
sekotāji būs attīstīti. Tas ir kādi jautājumi, Lūdzu? Man ir kādi nākošie mači pasaka, vai zinām, ka 18. augustā ir Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas 10. posms. Jā, aizskatē Misikalnu motokrosē. Strādājam. Sākam strādāt arī pie nākošo gadu Latvijas čempionātu. Tas šobrīd ir jautājums, vai federācija mums iedezīs vienu no posmiem nākamajā gadā. Cik tas federācijas motosporta Latvijā ir? Motosporta federācija Latvijā ir viena. Kas tas alternatīvs? Ir izveidotas alternatīva motosporta asociācija, kuru mūsu valsts ir pieļaujusi tādu iespēju izveidot. Tāpat tās supercrossam arī ir sava kaut kāda. Es īsti Zem kā supercross? Tas ir tāpēc, kas Latvijas alternatīva. Tad faktiski situācija šobrīd tāda, Aizpilsnes pilsētā ir apkārtnē tuvākajā ir divas valsts nozīmes mototrases un notiek paralēli, ja, vienam otram neatkarīgi, notiek arī valsts līmeņa mači, ja, dažādi, teiksim. Dažādās kategorijās varētu. Bet tur tāpēc tā, ka sanāk augšas nesatiek, ja tas ir tā normāli. Tas nav normāli. Īsti jau tas tā nav. Valsts ir pieļaujusi kļūdu, teiksim, kad ir ļaujusi veidot tā kā Latvijas alternatīvā motosporta asociācija un supercrossam arī kaut kāda asociācija. Tad zem federācijas var veidoties divi kādas asociācijas, kas attīst to lietu, ja pat šī brīdī federācija absolūti nav saistīta ar tām lietām. Tā kā mums Tur no tām pārējām federācijām, kas ir attīstījušās no tās galvenās, ko valsts ir deklarējusi, kurai deleģējusi tiesības attīstīt šo motokrosas informāciju sekojuši. Viņi ir inerta, viņi nedara to darbu tik labi, tāpēc attīstās citas, kas labāk darbot labāk, kurš var vairāk piesaistīt sponsors. Arī pirms sanāksmes zvanīja Kaspars Svēģels, viņš liks veicināt otrās trases īpašnieks, un viņš teica, ka viņš šoreiz būtu pa vējam un viss būs kārtībā, un mačs būs laļš trasē, tā ka viss būs kārtībā. Mums jau tas interesē, lai šeit ir pēc iespējas vairāk pasākt. Mums jau neinteresē, ko tur kungi dēls savā starpā, jā? Visu, jā? Es jau tikai gribētu piebilst Uldim teikt lielu paldies par to labu, ka mums sadarbība izdevās to līgumu laust. Ar iepriekšējās trases apsaimniekotāju, var sakot, tas līgums bija noslēgts līdz 16 gadam, ja nemaldosim. Var sakot, tur bija neskaidrības, juridiskā puse un vispārējais. Labi, ka mums tas izdevās. Tagad ir trasa nodota ar Uldim. Ulds ir atbildīgais par trasu, var sakot, tur problēma nav. Par to sacensības šeit notiek, ka tik viņas vairāk būt, ja ir iespējams, arī no federācijas puses šīs sacensības rīko šos posmus, var sakot. Otrs tie, kad ir tās izveidojušās, tā kā tur super kaut tas, BMX tajā trasē var ne un tā, viņi izmanto drusku varbūt to momentu, ka var tikt klāt Eiropas naudā. Jo arī Cveģeļa kungs iesniedz tagad Ladā. Jā. Ir līderu programmās, viņš aiziet kā biedrība, faktiski viņš kaut kur tāds veidojums, ne? Un viņas pieņem arī tajos programmās iekšā. Viens projekts viņš jau realizē. Jā, un tagad viņi arī iet uz to otru projektu, varbūt tās federācija nav tās iespējas, kā federācija, var sakot. Un viņi aiziet tagad uz tādu principu, var sakot, un viņi mēģina piesaistīt naudas klāt vairāk no tas Eiropas, tagad tas iegūstams ir. Tas tā ir. Bet, es domāju, ka Uldim paldies par to, ko viņš izdarījis ir un saku nostarīt.